Leģendām apvītais Burtnieka ezers ir 4. lielākais Latvijā. Tā dzīves ir bagātas dažādām barības vielām, līdz ar to ezerā sastopama plaša zivju sugu daudzveidība. Tomēr cilvēku darbības rezultātā pēdējo 100 gadu laikā ezers pamazām aizaug. Mēs katru gadu pēc maniem aprēķiniem zaudējam apmēram 5 hektārus no ezera platības, līdz ar to paši mēs zaudējam arī tilpumu. Burtnieka ezera ekosistēmu pēdējo 100 gadu laikā viskrasāk ietekmējusi cilvēku darbība, sākot jau ar Salacas upes līmeņa pazemināšanu 20. gados, beidzot ar silzemnieku polderu izbūvi, lauksaimniecības zemju melorāciju un piesārņojumu, kas aizvien rodas cilvēku darbības rezultātā. Vasarā ap jūlija vidu ūdens sāk ziedēt, un līdz ar to pašu ne tīri estētiski, arī es domāju, aiz veselības apsvērumiem peldēties nevaram, līdz ar to arī burātāji, arī citi atpūtnieki. Diemžēl turismu mēs nevaram attīstīt. Lai gan šobrīd Burtnieka ezers var lepoties ar vērtīgiem zivju krājumiem, kaitējums ezera ekosistēmai var radīt arī vairāku zivju sugu bojāēju. Burtniekā ir daudz zīves, tas vēl vairāk bagātina to ūdeni. Tas, kurš rezultātā cieši, manuprāt, ir lāsis. Tāpēc, ka Salacā vienkārši viņi paliek aizvien mazāk un mazāk, un tas ir kvalitatīvs rādītājs par to, ka kaut kas riktīgi nav. Hidrologs Andris Urtāns uzsver, šobrīd ezera galvenā problēma ir tā, ka dažādi netīrumi un senesumi silzemnieku poldera dēļ caur Salacas upi netiek aizskaloti, bet saglabājas ūdens tilpnē. Tāpēc ir jāmeklē iespējas, kā tos dabūt ārā no ūdens. Viens no risinājumiem varētu būt veidojot atklātas pludmales. Veidojot pludmales, veidojot šos atklātos krastus, lai burtnieks pats ar savu spēku attīrās. Jo burtniekam mēs zinām, ka vējš un viļņi un vilnis ir tā kā rotors. Un ja ir atklātas pludmales, tad vilnis spēj to sanest šitīt krastā. Lai apturētu ezera aizaugšanu, Burtnieku novada pašvaldība uzsākusi ezera apsaimniekošanas stratēģijas izstrādi. Šovasar veikts pētījums ļauj secināt, ja tuvākajā laikā izdosies apturēt negatīvos procesus, kas kaitē ezera ekosistēmai, ūdenstilpnes bagātības izdosies saglabāt. Skaidrs ir tas, ka upes ienes kaut kādu piesārņojumu, respektīvi viss ezera baseins ietekmē ezera labklājību. Tepadās no krastiem kaut kas ieskalojās. Tas būtu pirmais, ko es gribētu minēt, tā piesārņojuma samazināšana. Taču, lai to īstenotu, Burtnieka ezera glābšanā ir jāiesaistās visai apkārtējai sabiedrībai, sākot jau ar viensētām, kur aizvien ir problēmas ar notekūdeņu savākšanu, beidzot ar lauksaimniekiem, kas zemes platības apstrādā ar dažādām ķimikālijām.